Labrīt, sveicu jūs, ir piektdien. Mēs turpinām ar vēstuli ebrejiem 3. nodaļas. Šodien 2. pantu, bet es lasīšu 1. tikai, lai labāk plūs 1. un 2. Tādēļ, mīļie brāļi, debes aicinājumi līdzdalībnieki, pievērsiet savas domas Jēzum, mūsu ticības apliecinājumu apustulim un augstajam priesterim, kas ir uzticams tam, kas viņu iecels, un tāpat kā Mozus bija uzticams visā Dieva namā. Šeit mums ir salīdzinājums ar Jēzu un Mozu. Jēzus ir pārāks par Mozu, viņš ir lielāks par Mozu. Viņš ir uzticams tam, kas viņu iecels. Jēzus bija pilnīgi uzticams savam tēvam, viņš darīja visu, un tēvs viņu bija iecēlis un izredzējis, lai viņš nāk pasaulē. Mēs svinējām viņa dzimšanas dienu pirms dažām dienām. Mēs svinējām to, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlistības un patiesības. Jēzus bija uzticams. Viņš izdarīja visu, ko tēvs bija paredzējis viņam. Viņš arī sacīja vairāk kārt, es neko nevaru darīt, ko man tēvs man nav norādījis. Viņš darīja visu, kā tēvs viņam rādīja, un viņš lūdzu vienmēr, lai notiek tēva prāts. Mozus bija uzticams, bet bija arī reizes, kad Mozus nepaklausīja Dievam, un savas nepaklausības dēļ viņš arī neiegāja apsolītā zemē. Un tas ir, kur Jēzus ir pārāks, ka viņš nekad negrēkoja, viņš bija uzticīgs pilnīgi, arī jau Getsemens dārzā. Viņš lūdza, ja ir iespējams, ja ir cits ceļš, lai šis kaus man paiet garām, bet tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Un tā Jēzus ir lielākā cieņā nekā pats Mozus un citi, kas nākuši pirms viņu. Viņi visi bija tie, kas sagatavoja ceļu, kas norādīja uz pestītāju, kas nāks. Ar viņa dzimšanu viss mainījās, un ar viņa nāvu un augšām celšanos dzīvība ir atvērtīga vienam, kas piesauc viņa vārdu. Mēs atceramies Ziemassvētku prieka vēst, ka jums šodien pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un tas ir kaut kas, ko mums vajadzētu pieminēt ne tikai Ziemassvētkos, bet mums vajag pieminēt katru dienu. Pateikties Dievam, ka mums pestītājs ir dots, ka viņa vārds ir glābējs, viņa vārds ir Emanuels, viņa vārds ir Dievs ar mums. Paldies Dievam, ka viņš ir ar mums visur un vienmēr, un ka nav neviens mirklis, ka mēs būtu bez viņa. Viņš ir ar mums katrā brīdī, katrā vietā, katrā lietā, un par to mēs viņam no sirds pateicamies. Mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu. Paldies par tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Paldies, ka patiesi mūsu pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs. Paldies, kungs, ka viss, kas bija paredzēts tavā vārdā, piepildījās. Paldies, kungs, Jēzus, ka tu biji paklausīgs tēvam, līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei, un tādēļ tu esi tagad paaugstināts, un tev ir dāvāts vārds pār visiem vārdiem. Paldies, kungs, ka mēs varējām atkal šogad svinēt tavu dzimšanu, tavu nākšanu pasaulē, un mēs lūdzam, kungs, lai tas tiešām pārmaina mūsu domāšanu, un lai mēs, kungs, tuvāk ar tevi staigājam. Mēs lūdzam, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi. Izlūdzamies tavu svētību pār šo dienu, aizlūdzam par mūsu zemi, par mūsu valdību. Mēs aizlūdzam par Latviju, par Latviju tautu. Svētī sārgi, mēs aizlūdzam par Ukrainu, apžēlojies. Aizlūdzam par citām vietām, kungs, kur ir nemieru un kari un kur plosās visādas briesmas. Mēs lūdzam, kungs, apžēlojies. Mēs nododam visu tavās rokās. Izlūdzamies tavu žēlistību un svētību. It sevišķi, kungs, mēs aizlūdzam par dvēselēm, kas tev nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu diena, kad daudz nāk pie tevis. Palīdz mums šajā dienā atspogļot tevi vārdos un darbos, lai mīlestība plūst iekš un caur mums, lai tavs svētais gars plūst iekš un caur mums. Mēs visu, kungs, nododam tev, aizlūdzam par slimājiem, par bēdīgiem, par nabagiem, par atraitnēm, par bārenīšiem. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es pateicos par viņiem. Kungs svētī, stiprini, iedrošini, mierini, sārgi, esat tiem, kas ceļo. Visu, kungs, mēs apvienojam kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas ceru, tas būs atkal rītdien.